Kāda tev bija sajūta, ka tu esi tāds nofilmējies, daudz vērts? Un varam sākt. Tātad, vai te tā pirmā pieredze, teiksim, jā, ja tu vēl kaut kur esi filmējis? Teiksim tā, kā filmēšanās reklāmā, šī ir man pirmā reize. Viss tas aizsākās pagājušo gadu ziemā, kad mēs ar kolēģiem darba glābējiem nodarbojamies ar ziemas peldēšanu. Visi kopā skrējām iekšā jūrā, peldējāmies un tādā veidā taisījām video. Video tika publicēta YouTube'ā, kur redzot, kāds no pārstāvjiem reklāmas bija mūs ieraudzījis un piedāvāja iespēju filmēt vismītās reklāmas, kā kaskadieriem, kas teiks iekšā ālendī. Tādā veidā arī mēs turien tikāmies, filmēšanas laikā nekas, teiksim tā, nebūs interesanti, ka tāds ļoti neparasti nenotikās. Mums iedeva vecās, cik es sapratu, Zviedru kara uniformas, teiksim tā, apakšveids, kur arī mums uzvelkot masku galvā bija jāstiekšā ūdenī. Viss tas klipiņš notika 10 sekundes, laikā mēs